Čau, Zančukiņ. Čau, Zančukiņ. Čau, Zančukiņ, čau, Zančukiņ. Čau, Zani. Čau, Zancītī. Čau, Zančukiņ. Čau, Zanīt. Čau, Zanīt. Čau, Zanīt. Čau, Zanīt. Viens vārds, kas man asociējas ar Zani. Ballīti, laikam. Man Zane asociējas ar ēdienu. Zinātkārīgi. Vienmēr jābūt lietas kursā. Vārds, kas asociējas ar tevi cīnītājs. Pēc vienmēr ej, cīnies un dari, lai arī tik grūti būtu un nepadodies līdz pēdējiem. Pirmais vārds, kas man prātā nāk, tas ir ceļotāji. Un, ceļotāji tagad ne tikai uz Ameriku un citām ārvalstīm, bet ceļotāji cilvēkos, ceļotāju laikā. Kotletes. Noteikti kotletes. Viens vārds, ar ko tu man asociējies. Viens vārds, ar ko tu man asociējies. Vienmēr prasa, kas man asociējas tev, bet droši vien, ka tie ir tie paši vecie basēna laiki, kad mēs trenējam kopā, gulējam uz mūsu foršā divāna un neko nedarījām. Tad, kad es par tevi iedomājos, tad man apņem tādu kā siltums apkārt, kas īstenībā silda vēl vairāk par vilnu zeķiem, pat pašām piezākajām. Vārds, kas asociējas ar tevi, man liekas, nav tāds viens. Pašā tās noteikti ir kaut kādas ballītes un visas trakās dzeršanas un viss, kas bijis. Tas varbūt ir siltums. Jā, siltums ir tas vārds, kas man asociējas ar tevi. Man Zane asociējas ar... Tu esi smieklīga. Man tevī visvairāk patīk tas, ka tu esi tik šausmīgi pozitīva. Tevi kopā ir vienkārši tik superīgs, piedzīvojumi pilnas lietas darīts kā ar nevienu cilvēku. Atkal man parādās tas siltums par tevi domājot, nopietni. Man pilnīgi paliks karsts, un šis vilnas džempers jau sen ir pārāk bijis priekš mans. Man patīk, ka Zane vienmēr ir ļoti, ļoti pozitīva. Vienmēr daudz smējas un daudz prikalus dzen. Un daži no prikaliem diezgan tīzli, bet ļoti, ļoti smieklīgi. Labs draugs gan nopietnās, gan nenopietnās situācijās. Vienmēr, kad man vajadzēs, lai viņi atnāk pie manis kaut vai 11, 12 naktī, viņi to ir izdarījusi reāli vienmēr. Un nenopietnās situācijās viņi ir arī, varētu teikt, vienmēr ir parakstījusies uz tuvākām manām afērām, vienkārši darījusi visu, ko vien es viņai piedāvāju, un tas ir forši. Es neesmu nekad viena reāla Zanes dēļ. Es Zanē abrīnoju to, ko viņi ir paveikuši šajā vasarā. Zane ir noteikti jautrības iemiesojums, uzticīga draudzene, un Zancītim var rakstīt un zvanīt jebkurā brīdī, gan laimīgos brīžos, gan bēdīgos, visos. Īstenībā man ļoti patika šis gads. Kojās. Labi, kojās pašās par sevi nebija īsti forši, bet to visu to dzīvošanās procesu reāli paspilgtināja tavu klātbūtne. Jo es nedomāju, ka man būtu bijis tik labi, ja tur tevis nebūtu. Droši vien, ka tevi visvairāk apbrīnoja to, ka tu esi tik nenormāli slinka, bet tajā pašā laikā arī tik darbība. Darbs vienmēr atliec pašu pēdējo brīdi, bet pēdējā brīdī visu var izdarīt. Es tā nevarētu. Noteikti ne. Un man laikam ir ļoti liels prieks, ka tu esi man draudzene. Man ir tā, ka sākumā es nedomāju, ka Zane, tu man būs tik labs draugs. Bet es tiešām ļoti novērtēju mūsu draudzību. Un, jā, dažreiz tev prikoli ir diezgan tīsli, bet tajā pašā laikā arī ļoti, ļoti smieklīgi. Tā kā viss ir Mīļa, viņai ļoti patīk dzīvnieciņi, tāpat kā man un tāpat kā mēs šitiem dzīvnieciņiem var redzēt, ja? Zanes noteikti cīnīsies par to, ko viņa vēlas. Kaut kā tā mūsu mīla uzplauka to 3 gadu laikā valks ģimnāzijā un Dievs, es domāju, ka tie 3 gadi manā dzīvē bija labākie tieši tevis dēļ. Es ļoti gribētu mācīties no tevis to brīvību, to vieglumu, to pofigismu reizē. Es varēju mācīties eksāmeniem, neiet ballēties, un tu man visu laiku teici, Elīna, taču ejam ballēties, kā tu vari.
Es teicu, nē, es neiešu. Un tagad es reāli saprotu, ka tev bija taisnība. Tu esi rītīgi traka. Vienmēr esi gatavs visādiem, nezinu, visiem piedzīvojumiem, visu trako, un tas ir forši. Jolo! Zana noteikti ir sportiska. Viņa katru vakaru iet skriet, bet beigās izdomā, ka to darīs rītdien, un tā arī neizdara nekad. Taču nē, mēs bijām vienreiz. Vienreiz mēs bijām Rīgā skriet. Es varu ar tevi doties kaut uz pasaules malu. Un tas ir fantastiski, ka man ir tāds cilvēks, ar kuru es varu darīt jebko, un es jutīšos labi. Spēcība par to, ka tu esi spēcība. Tu esi izturējušos mēnešus un sauc savu šitik, līdz redzīgi būs pie mums. Vēl spēcība par to, ka tu esi patiesas draugs. Un tu nekad nepamatīs grūtā situācijā, tu vienmēr būsi blakus. Vēl spēcība par to, ka tevi var smīt, raudāt un palaities līdz rīta gaismā, ja līdz pasaules malā vienmēr būsi blakus. Laikam, man liekas, tikko definēja vārdu draugs, vai ne? Un tagad pati intriģējošākā daļa, ko es tev novēlu. Es tev novēlu nekad nepadoties. Tāpēc, ka reizēm tev ir tāds, ja nav, tad nav. Bet man šķiet, ka tev vajag mēģināt. Varbūt pat, ja nesanāk, vajag mēģināt. Un vienkārši bišķiņ tādu, tā kā, es varu, man izdosies, man sanāks, bišķi to mērķīti tādu noturīgāku. Bet tev ir ļoti liels progress. Kā tu tagad atrodies Amerikā, un es tevi apsveicu virtuāli caur video ierakstu. Zanci, mēs tev novēlam pabeigt skolu. Jā, jo izglītība ir ļoti svarīga, un galvenais pabeigt skolu ar labām atzīmēm, un lai tev ir liels gandrības, ka tu esi pabeigusi, un galvenais mācies tālāk. Es tev novēlu prieku, veselību, laimi. Es tev novēlu skatīties dzīvē uz visu no pozitīvās puses, lai piepildās tev vēlākie sapnīši, lai tev daudz mīlestības un, protams, viss tas labākais. Un es ļoti lepojos, ka man ir tik jauks un superīgs draudziņš kā tu. Otrkārt, mēs tev novēlam atrast mīlestību. Jā, jo vajag arī, kas sildu sirsniņu un, jā, tā kā dzimdiņam, rociņai dzimdiņā. Tā kā, man būtu dzimdiņš, funai, roka un dzimdiņš. Jā, un tad dzimdiņš sildu rociņu. Es tev gribētu dot visu to labāko, foršāko, jaukāko, mīļāko, pūkaināko, ideālāko veselību, jo tu mums esi tāds ķipars, kurš vienkārši tu salauži kāju, salauži roku, un līdz ar to tev nekas kā nemainās, smēķis tāpat paliek uz lopām, bet nenīvēja. Tev ir divas lauvas. Viena ir dusmas, otra ir laime. Uzvar tā, kuru barības vairāk. Tad es tā novēlu Zanīt barot visvairāk to laimes, lai viss būtu piepildīts un viss būtu ļoti skaisti un izdevies. Tas jau nav viss, ko es tev novēlu. Visvairāk tev novēlu labākās ballītes, labākos draugus, labākās atmiņas savos jaunību gados, jo tev taču paliek tikai 20. Un vienkārši, lai tu izbaudi tāviņus, kad tu savos pensiju gados vienkārši domās, ak, Dievs, tas bija tik forši. Kādu miljonāru tev vajadzētu arī, lai bišķi piķis ir labi, ir sapirkties Dolce Gabbana ar mani un tam līdzīgi. Galvenais jau, kā es vienmēr saku, lai tu pati esi laimīga. Lai arī ko tu darītu. Vienalga, pilnīgi vienalga. Treškārt, vienmēr turēties ar saviem draugiem, kuri ir tik forši kā mēs. Jā, jo draugi tiešām ir vajadzīgi. Un jā, galvenais nepazaudē savus tuvākos un labākos draugus, tad viss būs kārtībā. Es tev novēlu daudz mīlestības, jo tas ir pats galvenais. Bezgalīgi daudz priecīgas dienas. Šo nenoliedzam. Un lielisks draugus. Vispārējo. Protams, veselība pats par sevi. Tiekā. Es tev, protams, novēlu visu to labāko, lai visi tavi sapnīši piepildās un lai arī piepildās viss, kas tev dzīvītē iecerēts.
Es tev novēlu atgriezties Latvijā veiksmīgi un pēc iespējas ātrāk, lai tev paiet tās dienas, jo tu noteikti esi noilgusies pēc mums tikpat ļoti, cik mēs pēc tevis. Vēl es gribētu, lai tev ir lielākā mērķtiecība vai kaut kādā virzība pretī mērķiem, nevis tikai pasakot, nevis tikai pierakstot, bet arī reāli to, realizējot dzīvē, jo man tiešām ļoti gribas, lai tu tiktu tālu un lai tu atrastu kādu vietiņu, kur tev reāli patīk būt un kur tu varētu teikt, jā, es esmu tur, kur es gribu būt. Es ticu, ka tev ļoti lieliska dzīve priekšā. Arī tagad viņa ir lieliska. Beidz. Dzīve vienmēr ir lieliska, tikai uz kā mēs to skatāmies. Un es ceru, ka kopā ar mani tā būs vēl lieliskāka un mūsu draudzība nebeigsies un tā mūsu mīlestība būs apusēja un tā viena sirds pusīta vienmēr būs tava. Tu to atceries. Šajā burvīgajā dienā tā novēl daudz bučņu, daudz apskājienu, apskaitis, televizorus, ātri un ilgi. Un vēl es novēl daudziem tev patīkamu ceļojumu atpakaļ, jo es tev ļoti gaidu mājās, nav tu josums stipri, un jau tev forši gaidu ilgojot bučņu. Puķis tev, daudz laimes saulīt. Ļoti. Daudz laimītas. Daudz, kā pasaulē! Daudz laimes uz dienā. Bučas ģimenē. Bučiņās. Puķis. Ir pāris tādas ļoti izteiktas kustības, zināms tāds. Un tavs, Zana, mīļākais solis, kā domā, kurš tas ir? Un tad vēl tā sejā tāda. Protams, ka pērkošana. Un tad vēl ir mākoņu stundīšana. Un tad tāds. Un tad Šķiet, ka mēs varam beidzot sākt sarunu šovu Tīnas studiju. Laimi! Jā. Neiedomājāma. Kas tas ir? kāpēc es radīšu tā rokas?